1991. gada barikāžu dalībnieki no Dienvidkurzemes novada 20. janvārī uz kopīgu pasākumu bija pulcējušies Bunkas kultūras namā. Tās ir neizdzēšamas atmiņas, arī pārdomas par laiku mūsu valstī un tautai tik nozīmīgiem notikumiem, kas risinājās pirms 32 gadiem. Mēs atceramies to, ka bijām kopā, un es ļoti lūgtu arī klusu un brīdi godināt tos, kas nav starp mums. It sevišķi tos, kas krita no lodē. Paldies viņiem. Un lai mēs varam nākošu gadu kopā būt, tad norunājam nākošo vietu, tiekamies mūsu grobiņā, kur visi var no visām pusēm sabraukt, un lai šovakar izdodās izrunāties, atcerēties. Pagājuši vairāk kā 30 gadi. Tas patiešām ir daudz, bet ja mums jautātu katram no mums, kāds bija tās sajūtas pirms vairāk kā 30 gadiem, es domāju, ka mums momentāli katram būtu ko teikt, jo tas bija ļoti spilgti. Tas bija tik spilgti, ka to no atmiņas izdzēst nav iespējams. Bet tas pats lielākais fenomens manā uztverē liekas, ka tad, kad mūsu tautas vadītāji aicināja nākiet uz Rīgu. Rīga ir jāizstāv, galvaspilsēta ir briesmās, viņā jau ir upuri. Kas notika? Cilvēki momentāli naktī cēlās augšā un devās prom uz Rīgu, lai aizstāvētu savu valsti. Ka barikāžu muzejs arī ļoti vēlās vēl tagad izteikt pateicības un aicina cilvēkus, kuri nav saņēmuši nozīmītas un pateicības, tomēr griezties vēlreiz pie barikāžu muzeja, un es to aicinu arī, ja mūsu vidū ir cilvēki, kuri nav saņēmuši pateicību, nozīmītas vairs netiek izdotas, bet pateicības gan, un to arī apstiprināju šeit, kad mēs šeit tikāmies Romualds Ražuks, lūdzu rakstiet, jo tas būtu svarīgi vēsturei, tad mēs varētu to vēsturi daudz pilnīgāku ieraudzīt, cik tad cilvēki kopā devās savu tēvzmu aizstāvēt. Tad radās tā ideja barikādas. Kā viņi radās? Un tā barikāžu ideja izveidojās būtībā gada garumā. Pēc 90. gada 4. maija lēmumu par to, ka mēs ejam šo ceļu atjaunot Latvijas neatkarīgu valsts, tāpat kā lietuvieši nobalsoja, tāpat kā igauni nobalsoja, mūsu pretinieks domāja tikai par vienu, kā saglabāt PSRS, kā saglabāt šo impēriju, un viņi jau tad 90. gada maijā, tātad pavasarī, vasarā sāk izstrādāt plānus, kā pārtraukt Baltijas tautu, latviešu, tātad ceļu uz Latvijas neatkarības, uz Baltijas neatkarības pilnīgu atjaunošanu. Tur bija iesaistīta Valsts drošības komiteja, protams, tur bija iesaistīta PSRS armijas vadība, tur bija iesaistīta PSRS iekšlietu ministrija, protams, PSRS komunistiskā partija un PSRS prezidents Gorbačovs arī. Lai kā arī mēs teiktu, tur Gorbačovs tur iesāka pārbūvi vai perestroiku, kā teica, bet viņš bija tas, kas bļāva PSRS deputātu kongresā, kur arī mūsu deputāti bija ievēlētie. Nikudā viņi uļģoķē, nekur jūs neaiziesiet, neļausim mēs jums. Viņš bija lietas kursā, nekas nedarījās viņam aiz muguras. Un šie plāni par visu to, kas notiek janvārī, ir arī viņa atbildība. Pretinieks gatavojās. Pretinieks arī šeit Latvijā, Latvijas komunistiskā partija pasludināja Rubiks, ka nekas te nebūs vairs pa evolūcijas attīstības ceļu. Būs revolūcija, darba ļaudīm atkal ir jāņem vara savās rokās, tik veidots visādas sabiedrības glābšanas komitejas. Interfronte, protams, darbļaužu padomes, kara veterānu padomes un tā tālāk. Lai atkal atgrieztu uz socialistiskās attīstības ceļu, ja, Baltijas tautas, latviešu tauta arī. Un 90. gada rudenī viņi pasludināja lēmumu veidot strādnieku družīnas, strādnieku vienības, kurām tad būs tā kā agrākos laikos pēc Ļeņina plāna jāņem viss savās rokās, jāieņem pasts, telegrāfs, radio un tā tālāk. Jāpārņem atkal vara. Varonība nav iedzimta, tai jābūt iekšējai izjūtai, atzīst Odisejs Kostanda. Varonība ir spēja uzveikt sevi un savas bailes. 20 barikādas, kas tad turpmākajās dienās izauga pār 6 aizsardzības sektoriem,
ar 44 barikādēm, un šis sektors, šis lielais nocietinājums Vecpilsētas ir kurzemnieku nocietinājums. Tieši, protams, bija arī vēl citi, un arī kurzemnieki bija arī citos objektos, bet pamatos Vecrīgu un šos galvenos objektus, radio un parlamentu aizstāvēja kurzemi. Tas ir tas, kas mūžos ierakstīts un akmenī neizcērtams. Kurzemnieki bija tie, kas bija pašā karstākajā un svarīgākajā punktā. Ir šobrīd kara laiks. Bišķi atkal ir jābūt vienotiem, tā kā bijām toreiz. Ne no kā nebaidieties un nekad nepadodieties. Ne no kā nebaidieties un nekad nepadodieties. Slava Latvijai, slava Ukrainai, slava varoņiem, Dievs svētī Latviju! Runājot par barikāžu laiku, svarīgas ir sajūtas un atmiņu stāsti, kas vakara gaitās sekot citam. Mēs bijām pie akurāt Baznīcas iela, tieši apsardzes tajā laikā augstākās padomas apsardzes mājas sētā. Un veči bija ar ieročiem, un tieši tie veči arī teica to, ka mums ir galvenais jāvēro apkārtni, ja kāds sāk nepazīstams cilvēks iefiltrēties iekšā mūsu vidū, tad lai ziņo un tad arī rīkosies. Tās sajūtas jau droši vien ir neizdzēšamas un tas notikums. Tās bailes bija mums visiem, tā neziņa un tā, kad ir jābrauc, tas bija viennozīmīgi, tur vispār nebija divu domu, bet sajūtas mājās paliekošiem bija ļoti... Es domāju, vēl smagāks. Mums bija meitiņa 1,5 gadu veca, man bija 23 un Guntim 25, pareizi. Un mums bija ziemas sesija. Un Gunts nebrauc uz ziemas sesiju, bet brauc uz barikādēm, un es braucu mācīties pa abiem. Un meitiņa palika pie vecmāmiņas, un Gunts brauc 2 stūrus uz Rīgu, un viņš, protams, to meitiņu bija saticis, braucot prom un atpakaļ. Un es visu laiku biju Liepājā uz lekcijām, un tad, kad bija tas vistrakākais datums, 20. janvārs, tad mēs bijām abi kopā Liepājā, pie manas krustmātes, un... Tu brauc mājā? Un pēc tam, kad mēs aizbraucām mājās, tad es to nekad, laikam, dzīvē nevarēšu aizmirst, ka mans bērns man paskrēja garām un skrēja pie tēta un apkampās ap tēti, bet man viņa nebija redzējis 2 nedēļas, un tas bija vienkārši drausmīgi. Bet, jā. Jā, 20. janvāris, man liekas, tas bija... Smagi. Smagi. Bet tu biji mājās, jā? Bet viņš bija mājās. Es braucu mājās no turienes, bija mājiņa beidzās, un tad es atbraucu 20. vakarā mēs bijām kopā Liepājā un pie televizora ekrāna vērojām to traģēdiju, kas notika Rīgā, un tas tiešām bija drausmīgi. Pilnīgi neaptverami. Bet tagad tā, paskatoties atpakaļ, kādas šausmas notiek Ukrainā, tad velkot visu to tā kopā, tad liekas, mūsu tauta ir bijusi izredzēta, ka mums tas viss ir gājis seceni tajos laikos. Mēs iztrūkām maz praudziņu. Tā kā ne par velti ir tāds teiciens, kad Dieviņš virs Latvijas ir to Latviju tā kaut kā ļoti mīl, tā Latvija ir tā kā dievzemīti. Es atceros viss, kā bija. Citi nāca klāt, teica, ka bail un kas notiksies. Tā jau viss. Nekas briesmīgs nebija. Cik reizi jūs braucāt uz Rīgu? Kādas 3 reizes bija. Ja tagad vajadzētu aizstāvēt savu zemi? Iet. Ko darīt? Jūs esat arī zemessargos? Jā. Cik sen? No 91. gada. Ja vajadzētu braukt uz Ukrainu arī. Mums bija atbalsts no visas sabiedrības. Jaunie puiši, kas pat no padomju armijas bija pamukuši, pabeiguši, demolizējušies, visādi varianti. Tie arī visu reiz bija. Un uz kurieni tad jūs braucāt? Mēs braucam uz Rīgu. Mums bija mērķis radionāms. Gaidījām desantnieks. Tas, ka tur visi dzīvojam tais koridoros. Es tieši biju, mūsu grupiņa bija, Dzirkstēli bija tāds raidījums. Dzirkstēles telpās mēs dzīvojam. Un aizputnieki mainījās. Viena atbrauc, otra aizbrauc. Tā. Tā tur notika viss. Iepriekš mēs iepazinām situāciju.
Sākot no pašiem pagrabiem. Tā kādreiz bija bankas ēka. Tātad baigie seifu apakšā. Viss tās katlmājas, visas slepenās izējas. Mums bija autobus nolikts uz ielas, Doma laukumā, bez grīdas. Autobus izārdīts, bet no ārienes jau to nevar pateikt, ka no grīda. Kas to bija nolikts? Kāpēc bez grīdas? Un viņš bija nolikts uz kanalizācijas šaktu. Kanalizācijas šaktai bija izēja katlmājā. Ja būtu tas padomju armijas uzbrukums, tad tas būtu viena no atkāpšanās ceļiem. Cilvēki vienkārši sakāp autobusē un sēd. Un pēc tam pa durvīm izkāt ārā. Cik reiz pašam nācās braukt uz to Rīgu? Nezinu, visas dienas es braucu. Visu laiku, jā? Visu laiku. Līdz notika tā tās traģēdija, notika šaušana. Apšaudas laikā arī? Tēvs bija tur. Mans tēvs bija. Mēs ap divu mainījāmies. Tēvs tajā dienā bija tur. Redakcijā. Apšaudas dienā es biju mājās, pa televizoru tā redzēju. Jūti jau to naidīgumu, to interfrontu jau jūtam. Tā jau nebija. To jau jūti. Bet tas ir pagājis tagad. Tagad mums atliek atbalstīt tikai austrumus. Atbalstīt Ukrainu, lai viņi uzvar. Jā, Ukrainu. Un tāpat mēs atbalstam. Kā jūs atbalstat Ukraiņus? Es aizvedu vaskarulli sveces taisīt. Tas ir beidzamais, kas tagad izdarīja. Šogad barikāžu atceres pasākums aizrit pieminot Ukrainas varonīgo tautu. Barikādes nav beigušās, atzīst viens no barikāžu dalībniekiem Jānis Sīlis, kurš 90. gados strādājis par galveno enerģētiķi Bunkā, taču šobrīd dzīvo Jūrmalā un aktīvi iesaistījies Ukraiņu biedrības aktivitātēs. Viņam līdzi atbraukuši arī 2 ukraiņu kareivji, kuri šobrīd ārstējas Vaivaros. Mūsu kompānija, ja tā var izteikties, ir sagādājusi 112 laikam mašīnas tagad aizgājuši uz Ukrainu. Nav maz tas, jā? Nav maz skaits. Kas tās ir pa mašīnām smagās? Tas ir 99% ir apvidus auto, jā? Dažādu marku, jā, ir arī tur transportieri vai ne arī ir. Bet tie mazāk ir, jā. Primāri jau ir, lai būtu armijai fiksi operatīvi, varētu piebraukt, izdarīt savu darbu un pamukt, jā. Tā bija arī ar otrām stūrēm, ja, un tad arī vienam otram tā otrā pusē angļu mašīnas palīdzēja izdzīvot, ja, jo šāva pa vadītāju, ja, un tur bija tukša vieta. Daudz humanās palīdzības, ja, Jūrmalā tiek savākts arī gādāts uz armiju, ja, tur drēbes, jo ne jau tikai tiem karavīriem, arī tie cilvēki, paskatāmies paši, kas ģeprā, ja, ka tu esi priecīgs, ka neesi bijis dotā brīdī mājās, tajā brīdī, ja, un tu esi pienācis pie mājas grošiem un apraud kaimiņus labākā gadījumā, ne tikai nedod Dievs vēl savējos. Ja. Mēs jau saprotam, tas ļaunums jau tepatās aiz zilupas ir, nav tāli jāmeklē. Ja. Tad šitāds pats scenārijs varēja notikt arī toreiz 91. gadā. Jā, viennozīmīgi, jo mēs daudz mazāk bijām sagatavoti nekā tagad Ukraina. Ja. Ir jautājums tai sabiedrības daļai, kas dzīvo šī informatīvā telpā, ja, tik daudz pieejamības informācijas jau vēl nav acis atvērušies. Tagad gads jau būs karš tulītās pēc mēneša, vai ne? Vēl nav cilvēkiem acis atvērušies. Tur tik tiešām tagad ir, kā teikt, tā anekdota, gan izvēja anekdota par to, ka nevar iemācīties latviešu valodu, kad jāņem ir izziņa, vai ne? Par tādu un tādu naudas vienībām jāmaksā izziņa, vai ne? Ko viņi ir vērti, vai ne? Labi, mēs jau arī tos 32 gados esam ļoti lojāli bijuši, jā, nedod Dievs, tu Krievam pajautās latviski, vai ne? Nedod Dievs. Vai ne? Apvainosies, uz ko padomās, ka tu nemāk krievu valodu, vai ne? Nedod Dievs, vai ne? Mēs jau paši arī esam kaut kur vainīgi, vai ne? Bet tas, ka nevar iemācīties, un te Ukraiņi atbraukuši jau ir ielauzušies latviešu valodā, redzam paši medicīnas darbinieku, man tas arī, kas ir brīvprātīgais, viņš jau arī daudz ko saprot latvisku. Нас отправили на Донбасс. Mūs aizsūtīja uz Donbasu, uz nelielu pilsētu Ņujorka. Tur es tiku ievainots 28. jūnijā, tieši Ukrainas konstitūcijas dienā. Nodienēju vien nepilnus 4 mēnešus. Я хочу сказать спасибо вашей стране, спасибо нашим друзьям. Es gribu teikt paldies jūsu valstī, mūsu draugiem. Ja nebūtu jūsu atbalsta, iespējams, mūsu valsts vairs nebūtu. Может быть, и страны нашей так какой-то, уже не было. Я сам из Западной Украины.
Esmu no Rietumu Ukrainas. Savu armijas karjeru sāku jau 2016. gadā, kad man bija 18 gadi. С 18 лет эту большую войну, я так ее называю, я начал в Киевской области, где 11 марта... Šo lielo karu es sāku Kijevas apgabalā. 11. martā bija kauja pie viena no ciemiem, kur guvu ievainojumu. Pusmēnesi ārstējos un pēc tam devos atpakaļ uz fronti Zaporižas apgabalā. Tur mani ievainoja ļoti nopietni. И в Запорожской области уже меня настигло другое гонение, более серьезное. Выразить огромную благодарность всем Latvijai, latviešām. Gribu izteikt lielu pateicību visiem latviešiem. Jūsu atbalsts ir ļoti būtisks. Kopā mēs uzvarēsim. Visi мы победим. Спасибо вам. Dievs sveitī Latviju! Slavu Ukrainai!